Sveiki visiem! Es šodien parādīšu, kas tur ir paslēpts. Tāds vienīgi tas zaļš palicis, tā kā Šreks. Vienīgi, jūs jau esat redzējuši, kas tas tāds ir. Tad es varu tā kā noņemt nost. Tas ir tas Stepcrafts D840. Vienīgi šitas ir trešās paudzes D klasēm tur. Vienīgi šis ir tā kā uzlabotais CNC tur ar, izturīgāk, tiem materiāliem, kas tur ir. Jo tur ir no vecajiem, plīst bieži. Šitas tā kā ir uzlabots bišķi. Vienīgi, ja grib rūpniecisko tā kā CNC tur, lai visu laiku tā kā strādāt, tad ir M klasa tur ir. Un vēl viens tur tā kā lielais. Bet, to nav vajadzīgs tas lielajam. Vienīgi rekur. Vienīgi konkrēti tagad būs pa D klases un rekur kāds ir smukais tur. Es parādīšu, kāds viņam ir aksesori, daži kāds, viņam pielabojumiem tur no kāda atšķirība no tiem vecajiem un jaunajiem, Un mēs kaut ko taisīs. Es esmu plānojis tā kā uztaisīt jauno to dēli, to G&G vietā tā kā aizvietot. Ja konkrēti, kurā vietā būs tā kā, šitā viņš būs, šitas pa maziņu, bet šitā vietā tur būs tas jaunais dēlīts. Jo, ja man ir CNC, tad es gribu nomainīt, lai tā smukāk, jo šitas ir dedzināts ar roku, un vienīgi tad ir no mīkstiem kokiem. Es gribu tā kā uztaisīt no ozola dēli, tur reku parādīšu tur kā. Reku tāds ozols. Vienīgi, protams, tad sadzāģies īsāks, un tur bišķi tā, kā, uztaisīs tā normāli viņu. Un vienīgi, tur bišķi skaidrs kāds, ko es tā kā plānu uztaisīt tur. Mēs tagad varam ķerties ar to CNC, kas viņam tur ir, un ko. Un mēs sāksim ar aksesuāriem. Vienīgi, tur, ko jūs redzējāt, tā kā tur bija tas pīls un to finieri. Šitie nav iekļauti bijuši tā kā. Tad tā, un rekur, es tā kā parādīšu tur, tās instrukcijas, kāds tur. Vienīgi, kas tur ir mīnus bišķi ar to, ja tu nopērc pilnībā jaunu to CNC tā kā. Problēma ar to, kā tevi pašam jābūvē katru detaļu sīkums tur ir. Tas nav patīkams šitam. Un šitā viss instrukcijā tur, rekur katru detaļu. Un šitie viss uzlīmes un ko tur. Tur tā kā gan izvēl kā Lego tur, bet, ja kaut kāds vien kļūda ir, tad ir uz servisu jāvērt. Tas ir baigais mīnus, ja tu kaut ko nepareizi izdari. Tas vispār. Platēm tur. Viss tur. Bet vienīgi, par laimi, priekš manīm tur, man ir jau tā kā gatavais ir. Vienīgi it kā tur var tā kā prasīt, kā lai uzstājas. Bet, tas arī papildus naudu. Un, vienīgi zinu, kā tur ir jātais pašam tur. Tas ir vispār problemātiski bišķi ir. Bet vienīgi rekur aksesuāri kāds viņiem ir. Apskatīk. Rekur viņiem ir tā kā Stepcrafts, tas no veras, tas Newton tā kā skrūvgriez. Šis nav iekļauts, tad jānopērk atsevišķi tā kā viņi. Bet šitas būtu labs, ja skrūvēm griezt, jo tur vajag izmērīt tādu Newtonu, cik tur vajag pērk. Tur ir aprakstīts, cik tur vajag. Viņam tur ir speciālā nezinu, kas tas tāds ir. Skrūvu līme tur, tas ir, kur iepilīna iekšā tur skrūvēm un tad ieskrūvē tur vienīgi. Tas ir gan izvēl kā superlīme. Viņiem ir smēri, tas ir, kur iesmērēt tā kā tām, visam skrūvēm, šitiem sliedēm un ko tur. Viņiem ir atslēgi, uzlīme, dažs tur ir birs, tas ir, lai tur putekļiem tur, nelido apkārt baigi. Bet, šis nav labākais no tiem. Vēl vien birs, bet ar putekļu sūcēju, iespēlst iekšā. Viņam vēl tur rezervas daļas, tur gadījumā, ja kaut kas saplīst no tiem, tur ir canga. Vienīgi šitas konkrēti ir 8 mm canga, un šitas ir, kur tiem galiņiem ir. Kur šitie galiņi ir klāt, tā kā, kur tur ir aprakstīts kāds tur ir kā 1 līdz 3 mm, šitajā. Tas ir ļoti sīk, tiem galiņiem pašiem tur. Viņiem vēl ir USB flash
Tas ir, kur tā programma ir iekšā. Nu, nevis kā taisīšanām, bet tā kā vadīšanām priekš to CNC ir klāt. Vienīgi tur programmas arī tur maksā. Vienīgi šitas ir vispār aksesuāriem, kas tur ir. Tagad varam ķerties klāt tādu, nu kas viņam tur ir, pielābojumiem un ko. Vienīgi reku tā biest, kā es biju tur rādījis. Šito biest tā kā vajag, kad tu gravē, jo viņš tā kā dod atdzesēšanu un sūc to skaidrs, lai nelido apkārtējiem tur. Vienīgi ņem to parasto, ko es biju rādījis pirms tam. Šitas tā kā var aizdambēt to, frēzes galiņu, kur tas nav labi, un viņu var nolauzt. Tur jābūt akurāt tad tiem galiņiem, jo šitas CNC viņš var salauzt tos galiņus. Tad es tā kā iesaku, ka tur būtu birstīt tā kā ielikt, un tur puļusos tā kā ir iespraust, lai tā kā skaidrs neuzkrājās, lai viņš tā kā nesalauž to galiņu, jo šitas ir mazāk ristu salauzt to galiņu. Tā ir tā kā sūkšanām viņam. Vienīgi rekur ir tā aizmugurējais, tur ir reku savilcēji tur, lai vadi nekarājās baigi, tur ir reku truba iet. Šitā aizmugurē tur redz, ka tā tīr, bet otrās paudzes tur ir ar siksnām tur tieši viss. Un tad viņš tā kā bišķi iznāca ārā tā kā. Kur viņam ir vadi tur visādi. Šitas ir zemējums, jo viņam nav tā kā uz vienu, bet tur ir divu tā kā atsevišķi iespraušanām. Kur tur ir tas pogs, tas ir, ja gadījumā kaut kas ne tā tur iet, tad tur var uzspiest tā kā. Viņš ieslēgts tagad un var izslēgt ārā. Kur ir šitas ir frēzes un tas ir CNC tur. Ja grib, tur var arī to zemi iespraust vēl. Ja tev ir tā kā. Tas ir vads priekš tur datoram iespraust. Šitas ir priekš to frēzi, tā kā šito tur frēzi. Zini to signālu. Nu vienīgi tas ir kā man šitāds. Bet ja tev ir virs frēzi, tad nav vajadzība, jo tur pašam jāslēdz tā kā iekšā. It kā var cits frēzi ņemt. Tur nav obligāti šitas, virsvaras arī der, bet tur vajag tā kā citu to apakš, tās, kas oranžais ir. Jo tur katram vajag izmērs savādāks būt. Tad tur vajag nopirkt atsevišķi, vienīgi tas maksā arī. Vienīgi tur ir pašam jāslēdz iekšā, jo šitas konkrēti tur viņš var pats ieslēgties un tad ir ērtāk bišķi. Bet, ja tev ir virsfrēze ielikts, tad ir pašam jāslēdz. Vienīgi, kā jūs redzat, ka tur ir rekord, tā kā sliede tas ir. Vienīgi, ja ņemot to atšķirību no to otrās paudzes, viņam nav aiztaisīts. Tad tur var redzēt tā kā to vītni vai to ko. Un tas ir kā putekļi iet iekšā, tad tur baigi bieži jāpūš vai arī tā kā jāsmērē, lai tur skaidrs nebūtu, jo tur nedrīkst būt skaidrs, jo tur, ja būs skaidrs, tad viņš var sabojāties, tad saplīst tā kā, un tad ir jāved uz servisu. Vienīgi tur skatoties, cik tur bieži tu izmantot, tur kaut kā tur 5 apmēram, katru to gravēšanām, tur jāsasmērē. Ādas smērīt tur, lai tā kā viss gludi iet un ko tur. Vienīgi, kā redzams, šitā ir tā kā kaut kāds pelēkais. Šitas ir, var teikt, kā spīle. Tas ir šitā apakšā tā kā ir plāksnīt, un ar šitiem skrūvēm tu piespieži lejā, lai tā kā nostiprinātu to apakšu, kas tur, ja viņš ir plāns, tā kā, tur ir arī tā kā rieviņi iet, tā kā var piestiprināt. Vat tādi viņam tā kā ir spīles, bet tur arī citu veidu tā kā spīles, kur ir labāk nekā šitie. Jo man šitie neīpaši tās spiežamās, jo tām, ja tieši jauns ņem, tad grūti tā kā pieskrūvēt, tā kā, tā kā skrūvēt viņu, lai viņš piespiežās, viņam tā krās tieši traucē, un tad ir gan izvēja mēsls šitas. Principā mums ir viss skaidrs, kāds ir CNC tur, un ko mēs tā kā taisīs tur. Vienīgi, lai sākās tur taisīšanas ar to ozolu. Jīha!
Tagad sāksim programmēt caur šejienu, caur manējo datoru. Sveicināt programmā, tur es vienkārši parādīšu ātri, kas sākumā ir tur ar tādiem primbambasiem tur. Te, kur pirmais ir job type, tas ir ar kuram pusēm un kur tur citiem. Re, kur ir tur izmērs, kāds ir, tad pašam detaļām. Vienīgi, re, ko es jau uzrakstīju, kāds ir izmērs, to, ko es sazāģēju un tur nofrēzēju. Re, kur ir tur milimetri vai cols tur. Re, kur tur kaut kā mēģināju mērīt viņu. Vienīgi tur kaut kā man tā kā nesanāca, bet tur jābūt tā kā mierīgām. Bet ignorēju to, re, kur ir šitas zero position, tas ir, to neķerkas klāt. Re, kur ir, kurām sākuma punkts tā kā ņems, un tas ir kaut kādiem visādiem lietām. Un tas ir viss, tur es jau uzliku tā kā, lai centrs būtu, un tad uzspiež OK, un tad var sākt tur darboties. Vienīgais neesmu baigais profesionāls, tad man točno nevajadzēja YouTube ieiet iekšā un tur skatīties tutoriālu, kā tur darās. You sure about that? Nice. Ieprogrammē iekšā šito flashkārtu. Tagad varam sākt gravēt. Yeah. Tur ieliku flashkārtu to, kas vajadzēja tur. Vienīgi es sagatavoju visu to priekš CNC tur. Vienīgi redzu, ka dēls jau ir ielikts tur. Viss tā kā es sakārtoju tā, lai viņš būtu taisns, perfekts, tā kā lai varētu iegravēt tā, lai viņš smuk nav šķība. Un mēs ieliks iekšā flashkārtu uz pie datora tā kā, un viņš tagad iesprausts ir, ko rekur. Vienīgi tur var apjukt, tur ir tik daudz pogas, ka nevar saprast. Bet tas nekas, tur parādīšu, kā tur uzsākt, jo citiem varēja būt grūti tā kā. Vienīgi, lai uzsākt, tur rekur ir mirgojas reset, jāuzspiež uz viņu, un tad viņš tā kā noņemts, ka tas ir kā drošības. Un tad viņu var kustināt viņu, tā kā staigāt viņu. Bet tu nevari sākt gravēt jau, jo tur vajag vienmēr tā kā uzspiest uz Home All, uz šito Home All tu jau uzspiež. Uzspiežot, ko tad? Citiem varētu būt nav pacietības ar to, bet tā vienmēr būs jāspiež, tā kā, lai varētu darīt kaut ko. Tagad viņš ir tā kā Home All viss un ko, bet tur ir vēl viens, kas jāizdara tā kā. Kad tu esi izdarījis Home All, it kā tu vari jau gravēt tā kā tieši. Bet, ja tu gribi, lai viņš visu laiku tā kā tieši precīzi gravē, tad vajag warm-up, tur apakšā ir, tur ir tāds zils apkārt. Šito tā kā jāuzspiež, lai viņš, kad tieši kur noliek, tad viņš stāvēs, tā kā kaut ko. Uzspiež warm-up, tur viss jāuzspiež pogas. Viņš tagad tur uz priekšu atpakaļ ies tā kā, lai viņš zina, kur viņš tā kā atrodas tieši precīzi tur. Viņš tā kā iesild viņu. Tāpēc ir warm-up rakstīts. Viņš tagad pabeidz to, iesildīšanu, tad viņš ir tā kā točno gatavs visām tur gravēšanām, to, ko ieliek iekšā. Es tā kā ieiet failā tur tieši, tad uzspiež, vienīgi man tur flashkā ir, tad uzspiež uz to, un reku viņš parādās, tas sūd tur, kāds vajag, tā tur viss, tur, pa lēnu tur ir, tad uzliek uz 100.
Tas ir pats ātrākais, kas viņam ir. Redzi, kāds viņš ir džiperīgs uzreiz. Vienīgi tur mums ir tā kā jāliek tieši tur uz detaļu un tur centrā. Vienīgi es gribu parādīt tur. Tur nāc šup, nebaidies tur. Nebaidies, tev nekodīs, tev neko redz tur, te ir reku centrs un reku tas spicumais. Viņi tur redz tieši, uj, tam augšā jābūt. Tur vajadzēs nolaist lejā viņu. Vienīgi jāpazemina uz 10, kas viņam parasti ir. Vienīgi tur vēl jāskatās, vai viņš tieši ir tajā centrā. Vienkārši uzliek zemāk, lai redz, vai viņi, ir tieši. Jo tur iespēja arī, ka nav. Tā, tur it kā ir. Tā, it kā tur ir. Un vienīgi, viņu bišķi jābūt tā kā tieši. Visu vienīgi tur baigi neredz. Tur vajag kādu papīrīt. Tā kā apakšā uzliek. Viņš tā kā brīvi iet, tur vajag, lai viņš tā kā bišķi aizķer. Tur. Kaut kā tā apmēram. Tur. Viņš tā kā norauj, un tad viņš tā kā gatavs gravēšanām.
Apskaties. Ej, tu no, bet labi izskatās. Apskatīt. Vienīgi apskatīt kāds tēls. Es neiedomājos, ka viņš tik labi izskatīsies tā. Vienīgi reku tur kādu, atšķirībām tam izskatām. Tur ļoti labs izskatās. Tur neiedomājos, ka tā sanāks tā kā, bet tur sanāca. Vienīgais tā kā viņu tā kā nerādīšu, kā es tā kā apstrādāju visu tur, to dēli. Vienīgi gribēsiet redzēt, kā izskatās tās dēls, tad beigās tur rezultāti. Tad var ieiet Instagramā vai Facebookā tur sekot, lai redzētu dēli to. Vienīgi arī var apskatīties pēc tam tur, kādas es taisu tā kā. Tur dēlīši, tur varbūt pulksteni, tur trauciņš, tāds tur, ka tur arī var redzēt, tur maniem darbiem visu. Nav vienkārši tā kā taisīt tādus, tur, tie, kuriem nav tā domāšana, tā kā, jo tur ir baigi jādomā, kā tu uzliec un ko tur, jo tur ir, ja tu nedomās līdz, tu vari tā kā sačakarēt tur CNC, vai arī tur detaļu, tur var aiziet cauri un tā. Tad tur ir kā, nav vienkārši tādu uztaisīt, tur tie, kuri tā kā nedomāt līdzi. Bet tā, man ir sanācis, vienīgi, kas man tur patīk tā kā visvairāk tā, ka tur CNC, ka šitas stepkrafts ir taisīts no Vācijas, nav no Ķīnas, tas ir no Vācijas viss, tur Mendenā, tas ir jau, izklausās kā kvalitāte, tas, kas ir, jo tur var detaļas dabūt, tādu kvalitatīvu, viņi turēsies ilgāk nekā ķīnieši tur, ka ņem. Vienīgi arī šis ir uzticīga firma, bet šis ir vērts tur. Vienīgi kā iesākšanas, tur skatoties kā ir, jo tur it kā vajag cits iekārts, lai varētu uztaisīt, tieši to izmēru, bet tur, ja nākotnē tur kaut ko tā kā ir labs tā kā priekš to tā kā pirkumam. Jo tu vari trauciņus uztaisīt, tur visādi var uztaisīt. Vienīgi tur vēl tā frēze, vienīgi to, ko es biju paņēmis mikrofonu un to, ko varēju dzirdēt no pūcienu. Tas ir, ka viņiem ir dzesēšana, šitas tieši, tas arī ir taisīts no Vācijas. Ir atdzesēšana baigā, tāpēc tu tādu pūši. Un tad viņš tā kā nesakāst, un tad viņš var tā kā ilgi frēzēt, tas, kas ir plusām tādu. Vienīgi, kur var tā kā nopirkt tādu, tur stepkraft, tur, un arī tādu, kā uzticīgi tur. Var iet tur stepkraft mājaslapā, tur Latvijā tieši tā kā pārdot to stepkraft, un tur ir tā kā visa rezerves daļas it kā jābūt, kā, ja vajag. Tur var vest uz servisu šito tur CNC, un tie cilvēki, tur ir laipni, tur viņi var atbildēt uz jūsiem jautājumiem. Ja nesaprat tā kā, tur CNC kā tur darboties, viņi var tev iemācīt, kā darīt. Un, ja jums ir kaut kā tā kā, ja ņemot tā, ja tur CNC, ja kaut kas tā kā ir problēmas, ka kaut kas neiet tā, tad viņi var pateikt, tur šito vajag nomainīt, varbūt tur vajag ieprogrammēt savādāk, vai arī kā tur vienkārši var aizvest uz servisu tur. Vienīgi tas ir Rīgā, vienīgi es pats Rīgā nedzīvoju, tad man ir diezgan patālu tur kaut kur 200 km tieši tālu no CNC. Bet, ja tā ritīgi kaut kas ne tā, tad ir jāvērt tur. Bet tā kā redzējuši kāds, kas tas tāds bija tur, tas ir tas CNC tur. Ja jums tā kā patīk tur, kā es pastāstīju par CNC un kā uztaisīju dēlīt, var uzspiest tur like. Ja jums tā kā nepatīk, ko es tur uztaisīju un tur pastāstīju un rādīju, tad var likt dislike tur. Ja jūs tā kā negribāt palaist garām no jauniem video, ko es publicēju, tur, vai arī kā nākotnē tur publicēšu, tad var uzspiest abonēt, uzspiest zvaniņu, lai taču nepalaist garām tur, kad es ielieku jaunu video, un tad uzreiz tev paziņojās, kā ir publicēts jauns video no maniem. Vienīgi tas ir viss par Stepkraft D840 CNC. Uz redzēšanos!